Dāmas un kungi, ķeburu turnīrs 7. kārtas spēle šodien. Kāds mums datums ir? 5. augusts. Kārtējo reizi fantastiski. Pēdējā diena, kā un kolēģis Lavo Maksimā var samainīt akcijas uzlīmes pret jaunām pannām, piemaksājot nedaudz arī naudiņu. Respektīvi, pirmā spēle šodien norisināsies starp Džavaru komandu, kas ir izteiktā turnīra vienvadībā ar 19 punktiem turnīra tabulā pēc 7 aizvadītajām spēlēm, kas nozīmē, ka viņi reāli 7 spēlēs ir tikai reizi dalījusi punktus pusēm ar ugunsdzēsējiem, tātad 19 punktu pirmā vieta. Pretī Baltijās formas tērpos ir apvienotā Enerģija 2 komanda, 6 superkomandu turnīrā 5. vieta šobrīd 4 punkti, kas iekrāts 6 spēlēs, 1 uzvar, 1 neizšķirts, 4 zaudējumi. Lai gan tabulas pozīcijas ir diametrāli pretējas kārtējo reizi, izsakām cerības, kad mūs sagaida intriga pārpilna un emocijām bagāta spēle, kura jau tieši šobrīd pēc šīs tiesneša signāla, kurš sekos pēc tā momenta, kad Džavara komanda tomēr izlozēs vārdsargu, jo Džavars šodien ir ieradušies tieši 7 vīru sastāvā, kas nozīmē, ka spēlēs bez maiņām. Vārdsargs, kā redzam, ir atrasts, tāpēc domājams jau burtiski tūlīt spēle arī sāksies. Tikmēr iepazīstināsim jūs ar komandas sastāviem. Tātad Džavar 9. Nikmans, 6. Stegmans, 5. Ūdrs, 10. Priedīts, 11. Brits, 6. Rozenšteins, Krūmiņš 77. un Ozoliņš bez numura, kas laikam te nozīmē, ka būs vārdsargs. Enerģija apvienotā 2, Agris Šmits 19, Kaspars Šmits 93, Gudrīts Ainis 7, Gudrīts Ģirds 5, Knoks Raivs 3, Valds Briesma 9, Edgars Brokāns 33, Kosarevs Aleksandrs 22, Cibuļskis Aigars 69, Marks Gordējos 11, Vidālskis Mārtiņš 38, Prāvests Ringolds 4. numurs un Bondarevs Antons ar 10. numuru. Tikmēr spēles pirmā minūte ir aizritējusi, bumbu ir tikai neitrālajā zonā šobrīd. Šķiet pirmais piegājiens, kad Džavar kontrolē ilgstošāku bumbu un autogols, tas bija autogols, vai ne? Šķiet, jā. Nu, jā. Visnotaļ neveiksmīgs sākums apvienotās Enerģijas 2. komandai. Nu, cerams, ka tas viņus nesamulsinās un viņi tiks tam pāri un parādīs pietiekoši saturīgu spēli. Nu, varbūt ne gluži šādu. Un iepriecinās mūs gan ar gūtiem vārtiem, gan ar saturīgu spēli kā tādu, gan ar varbūt pat kādu izcīnītu punktu. Ko tad tu pēc? Ies laukumā? Es pasūtīšu. Labi. Neliels pārtraukums, kamēr bumbu atgriež laukumā. Tas jau ir noticis un no savu sodu laukumu Džavara futbolists to ievada spēlē. Jā, šokējošs sākums Enerģijas komandai, bet Es jau biju aizmirsis. tā gadās futbolā. Tas nav nekas traks. Nu, fantastisks iespēja. 3-1. Jā, 1-1. Lieliski.
tas, ko mēs gaidījām, tas, ko mēs prognozējām. Un to mēs arī sagaidījām. Rezultāts kļūst 1-1. Fani dzied jau. Dinamo! Dinamo! Lieliski. Kādam līmetiņš spēlē? Lielisks sieniņu izspēlē Džavars. Sitiens gan komandas līderim, vienam no līderiem, vienam no izteiktākajiem līderiem, Devītiem Nūram šoreiz nesenāk, kā bija iecerēts droši vien, bet viņš droši vien piešaujās arī. Šodien ir patīkama saulīt. Tātad pirmajā puslaikā tā apgrūtinās visticamāk apvienotās enerģijas vārtsarga darbību. Otrajā puslaikā līdzīgas problēmas varētu rasties Džavara vārtsargam un aizsardzībai. Redzēsim, tie ir tikai minējumi. Ir likumi, kurš gūs nākamos vārdus? Es lieku uz Kosiku. 22. numuru? Nu, viņš... Tas ir pabām komandām. Bet jūs saprotat, ka ja nebūs otrā gola, tad Kantors smaida. Centrējums kās pārvērš stūrs sitienā. Domāju, ka Antons uzliks tālšā vienreiz. Всё, ставки сделаны. Видно на 15 каждый. Tur arī liekas. Jā. Jaunas bērnības, attapīgi. Kāpēc no vārtiem atsitiens? Тогда ставь сейчас всё. Всё ставь. Нет. Nu labi, tas tā. Jau ka vajadzēja likt uz kur 10. numuru un Džavaru. 9. 9. vienkārši. Tur all-in uztaisim. Koeficients sūdīgs. Nu jā, tur all-in jāliek uzreiz. Izstāsta, ka šodien apvienotā enerģija spiedīs uz centrējumiem. Meklējot laimi tiešā pretinieka soda laukuma tūmā. Sliktāk tas būtu. Nu, pa pirmo bija real, bet tie te pievalkās mums. Bīstams moments. Nu, varbūt varēja nedaudz veiksmīgāk tomēr aizsardzībā nospēlēt aizsargi. Diezgan praktiski jāsaka brīvs sitienu veids. Divi puslaikam jāsaka. Puslaika? Jā, puslaika. Tur gan es paņemu. 2-1, tu saproti, ja 3-1 tu zaudē. Nē. Tas te ir 2 pusi. Nu jā? Handikaps. 4, tad, nu jā, 3 vēl der pareizi. Nu jā, es vienalga saku 2 pusi. Nu, Džavars, redzēsim, kā viņi laikus šķiet pirmo reizi turnīru ietvaros spēlē bez maiņām. Команда О, пусть будет Барселона и Бавария. Барселона встала. Красные вы выиграли. А что это вообще такое? Diezgan bīstams soda sitiens, līdz vārtiem 1,20 m. Tas tomēr tiek izspēlēts, nu, un sitiens pāri vārtiem. Bet pietiekoši asprātīgi, koordinēti un mērķtiecīgas darbības.
Es šodien izlasīju. Nē, ALV portālā. Nē, nu kur var, viņš bija. Nē, nu, NRA tur mūs diena kaut kā šokējuši jaunu. Nu labi, bet tās nav. Satēries vīries, tur izkrīt pa logu un nezinu. Māri, viss kārtībā? Uzreiz. Māri, tas tu? Bļā, būs puķēs. Jā. Tur atkal mūs spēlēt, kas tur filmos un ne. Līmo, uzskatām? Jā. Хрен тебе. Ankle braker. Aiz vecāķiem. Rikušet jūra, kas beidzās ar stūru sitienu pie apvienotās enerģijas vārtiem. Džāvāri izpildīties stūru sitienu noteikti ir viena no bīstamākajiem šajā turnīrā. Šoreiz atkal izspēlēts. Bet enerģijas puiši diezgan veiksmīgi tiek galā ar šo situāciju un jau mēģina pārņemt iniciatīvu. Да ладно! Кто за красный ставил? Так, стоп! Я сейчас изменю. О, блин, я звонил. Ой, мама. No more bets. Jā, nu tā nav jāsaregulē, viss jācentralizē. Jā, riktīgi. Auditorija. Institūcijas, kas pārrauga to te visu. Kāds tev ir? Mēs būsim institūcija, kas Tev ir pārrauga. tev ir ķēdes, ja? Jā, Tu ar viņām vari vispār pašķirt? jā, tur bija baigi okei, jā. Nu, labi, cik nes tur, bet nu, bija pāris izskrēja, normāli. Pie tam Lietuva. Nebija nevaina. Problēma. Lai viņi sūta vienā e-pastā kaut kādas savas. Nu, mēs tad izsūtam variācijas, viņi mums atsūta atpakaļ. Jā, viņi nāk laivā skatīties. Lai viņi atbrauc uz šeit, satiekās konkrētā laikā. Viņi iedod taču. Un pat nav grūti atbraukt, ir trauma lampu. Bīstami! Ak, Dievs! Autogols numur 2. Jā, Jā. Nē, nu labi, tas bija rikošets. Nu, jā. Šķiet, ka otro reizi šajā spēlē veiksme pamatīgi pieviļ enerģijas komandu un bumbu no rikošeta no savu spēlētāju roda ceļu vārtos un rezultāts kļūst 3-1.
Nospēlēts ir aptuveni 12 minūtes, tieši pusi no pirmā puslaika. Rezultāts ir 3-1. Labs centrējums. Žēl, ka neatbalstīja tieši laukumu kreisajā flangā. Viens enerģijas puisis, bet centrējums bija labs, tāds labi tendēts. Tikmēr jau kārtējais Džavara izklupiens. Tiesa gan jau novirzies uz flangu un vairs nav tik bīstams, tomēr turpinās. Oh, 3-2 varēja būt, bet drusciņ pietrūka. Izturas los. Pēter, Andrīts būs šodien? Nebūs? Pareizi. Почти. О, здорово. Здравствуй. Никола. Здрасте. Я через неделю уезжаю. Latvijai neizgāja cauri. Tu jau domāji. Lies, ka ideāli. Pagriežās. Ew, nu. Bīstam. Ļoti bīstams sots sitiens. Svārtiem metri 10-12 varētu būt. Lai gan Burzma ir pietiekoši liela, lai Aiziet, skunto. По-русски так. savu mākslu stūra sitienu izpildē varēs demonstrēt enerģiju. Stūra sitienu izpildītājs korģē komandas biedrs, bet īsti līdz galam sapratni netika izveidot un jau Džavars devās, nu jau jāsaka, devās uzbrukumā. Diezgan haotiski bumba maina savus īpašnieks līdz... Šobrīd bumba ir tuķiks un viņš mūk vārds virzienā. Kur džins? Vienu pašu toniku. Kurš dzer vienu pašu toniku? Vakarā piedzīsat visu. Labs centrējums, Vārtsargs vietā un ar roku tālu ievad bumbu spēlē. Diezgan viegls vārds gribēja gūt Džavars, bet, laicīm redzot,
tik viegli tas. Pakustās, nebūs. tev pakustās! Spēlēts 17 minūtes. 3-1 atgādināšu rezultāts. Neielaidiet tikai, es uzliku 2,5 kandi. Labi, uztais. Bīstam. Nē, Džavars nokontrolē un diezgan precīzi nospēlē aizsardzībā. Maina flangus un izstāsta, ka varētu būt bīstams uzbrukums pa labo flangu. Vai atdos piespēlu? Nē, laužās caur centru sitiens. Izklupienā, izkritienā, Vārsargs atvaira šo, jāsaka, gan sitiens nebija spēcīgs. Bija liela bīstamība. Bija faniem. Tikai veiksmi stāvēja klāt šajā brīdī. Spēle turpinās. Bīstam, māsi. Cīņa notiek bez kompromisa. Nelielas diskusijas, kas ir neizbēgami šādā kontakta cīņā. Jau vēl tu uz 40 plus, Redzēsim, ko būs izdomājuši. Sitiens. Jā. Laiku tur N1 notiek triks pareizi. Jā, tad zin kā, vai tad tu stāv sākumā, pēc tam skatīties. Kā man veiksies? Jā, mēģināšu paskatīt. Jānis ir 50, neņems spriedz. Nē, man gandrīz prasās, bet nu labi. Tā būs nopietna spēle. Cīm tev šeit nedara, jā? Tu maziņā. Pagājušajā es mācu kaut kādiem kāra autu. Tev ir? Nē. Uz cimdiem? Nu jā. Nekāda vaina. Kas tur? Iznomāsim no apvienotās enerģijas, tie izskās lielie. Jā, mums tos paņemsim. Viņš iedara? Kā sarunās? Domā, man būs jādara tas? Bez starpniekam. Labs, tad tā tad divi. Divi starpniekam un viens tam tur tiešiem pakalpojumu sniedzējiem. Aptuveni 5 minūtes līdz puslaika beigām. Vai Džavars vēlēsies būt vēl kāds vārds? Vēlēties jau var, jautājums, vai enerģija to ļaus? Līderis Kosarevs diezgan labi apstrādā bumbu, ieložas līdz pašam soda laukumam. Bīstami, bet kolēģis neprata būt pats izveicīgākais soda laukuma pašā epicentrā. Kosarevs ļoti veiksmīgi nospēlēja un principā izveidoja kolēģim 90% momentu. Nu labi, varbūt tas atdzīvinās arī Džavaru puišus. Pēdējās minūtes viņi tā kā... Nē, viņi turpina kļūdīties laukuma vidusdaļā. Bet to kompensē ar veiksmīgu darbību aizsardzībā savā laukuma pusē. Tomēr enerģija turpina uzbrukt.
Labi, aktīvi iesākās Enerģijas pretuzbrukums, bet tikpat tāši viņš arī apdzis un Džavar turpina. Bīstam, 9. numurs soda laukuma tūmā, tas vienmēr ir bīstam. Lūk, atsitiens no vārtiem vai tomēr stūrs sitiens. Stūrs sitiens bīstami, bet šoreiz tas atkal tiek izspēlēts. Man liekas, ka maiņas iegāzīs Džavaru savā ziņā. Nē. Bumba atkal. Pamat laukumu. Paskatīs, cik toreiz viņš izrāva. Bumba ir atrasta un šķiet, ka arī varētu būt pēdējās pāris izspēles un puslaiks. Līdz ar to varētu beigties. Tiesnesis neļauj apvienotai Enerģijai izdarīt izcīnīto stūrsitienu, un līdz ar to arī pirmais periods beidzās 3-1 Džavara vadībā. Atgādināsim, Džavara izvirzījās vadībā jau spēles pirmajā minūtē 1-0, pēc īsa brīža apvienotā Enerģija panāk izlīdzinājumu 1-1, bet mirklis vēlāk Džavara 2-1 un 3-1. Jāatzīmē gan, ka 2 vārti apvienotās Enerģijas 2 komandas vārtos lidoja no sava spēlētāja. Tie gan bija pavisam neveiksmīgi rikošeti, bet tomēr tiekamies otrajā puslaikā.